Tu esi noteikti dzirdējis, ka nevajag pieķerties iznākumam pārdošanā. Bet kā to reāli izdarīt? Pirmais variants ir tāds, ka tev kontā ir tik daudz naudas, ka tev reāli tiešām vienalga. Šis variants, būsim godīgi, Latvijā nav pārāk populārs ar pārdevējiem. Tāpēc mums ir jāizmanto otrais. Otrais variants ir tāds, ka tev nav pilns bankas konts, savukārt tev ir pilns kaut kas cits. Tev pilns ir tavs CRM pipelines. Un tad, kad tavs CRM ir pilns ar potenciālajiem klientiem, tieši tajā brīdī tu vari reāli nepieķerties iznākumam. Jo tev tajā brīdī patiešām ir vienalga. Tu neesi izmisis pēc tā viena darījuma. Tad tu vari ar mierīgu sirdi strādāt, jo tu zini, ka no viena šī darījuma tev atkarīgi tev visu mēneša alga. Lai CRMs un pipelines būtu pilns, kādam viņš ir jāpiepilda. Tātad tavs uzdevums pilnīgi katru dienu ir uzrunāt jaunus klientus un papildināt CRM ar jauniem potenciāliem klientiem. Tātad galvenais iemesls, kāpēc vispār pārdevēji signalizē tādu vajadzību, izmisumu, davai pēciet, slēdzam darījumu, kas tur ir? Tu nedrīkst kā pārdevējs pieļaut, ka tu nonāc tādā situācijā. Tev ir nepieciešams patstāvīgi būt pilnam CRM-am ar potenciālajiem klientiem. Lai tava komisija nekad nebūtu atkarīga no viena vai diviem klientiem. Tātad parūpējies par to, lai tavs CRM ir pilns. Aizsūti šo te draugam. Es esmu pārliecināts, ka tev ir kāds draugs vai draudzene vai paziņa, kurš noteikti katru dienu čīkst, ka viņš nevar pārdot, bet patiesībā baidās pats pacelt telefonu. Tiekamies nākamajos.